3 mēneši cilvēka dzīvē tāds nieks vien ir, taču Okartas akadēmijas studentiem laiks pirms 3 mēnešiem ir kā cita pasaule. Sākumā tas sajūta bija tāds baigi tāds, es nezinu, kaut kā baigi tā likās īzī. Nē, man bija ļoti tā īzī baigi. Es domāju par tām sajūtām, kā būs dzīvot, blablabla. Nu tā, es par to nedomāju īsti. Es vienkārši nācu un tā bija tāds, interesanti. Nevis tā baigi, bet interesanti. Tā, bija inčīgi, jā. Kā reāli būtībā mēs šeit sēdējām, mums bija viss sākas, viss. Man vēl teica kaut kas, viss jāsāk domāt, ko runāja, kaut ko tā. Bet es pirmo dienu neatceros šeit iekšā. Es neatceros pirmo dienu šeit iekšā. Filmē, kā pa vienam bija aiti iekšā, atceros. Vai ilgi gaidījām, kamēr tiks iekšā. Un kas bija pēc tam? Kad mēs gravējam mantas, tas ir sižets, ka mēs ar Līgu ar tiem rozā halātiem. Bet es neatceros. Un rēķini un tagad ir palikuši tikai 2 nedēļas. Jau var skaitīt, jau pat mazāk. Sanāk, cik pateikšu, 12 dienas? 12 dienas, 13 dienas. Es tev saku, arī es nevaru iedomāties, ko es darīšu, ka es izdevuši ārā. Nikolais saka, viņš labprāt vēl mēnesi dzīvot. Ja tev piedāvāt mēnesi, tu paliktu? Vēl mēnesi. Tagad pateikt, vēl viens mēnesis jāsacenšās. Paliktu? Un? Kas galā? Tāpat. Tāpat vien? Nē, tāpat balva, kas tagad? Vēl mēnesis, un tikai tad tu dabū var tikt pie tās balvas. Bet tad ir rītī pateikts, ka es viņu dabūju? Nē. Un tad cīnīties, turpināt. Es arī nē. Zinu, kā es vairāk baidos. Izejot ārā. Es nezinu, kāda es esmu palikusi. Dzīvojot šeit, mēs esam visi mainījušies. Tas ir viennozīmīgi. Mēs esam visi mainījušies. Skatuviskā ziņā. Bet tu nejūti. Ir evolūcija, ir visiem. Tu neesi pamanījusi. Ir. Tu ir parasti pasniedzēji saka. Bail par to, jo šeit jau mēs visi dzīvojam kopā, tāpēc jau mēs varbūt ir tā nepamanām. Mēs esam arī runājam, šis šaus arī daudz ko ir licis saprast sev pašam, iekšēji. Kas ir tas, kas tev uztrauc? Kas ir tas, tieši skatuvē? Kas ir tavs lielākais, ritīgais, vājākais punkts? Visādas tādas lietas.